Mogo vienība pēdējā cīņā šajā sezonā regulārajā čempionātā spēkosies ar Liepājas hokeja komandu. Tagad jau savu uzbrukumu veido Mogo. Krūms metiens pa vārtiem, ļoti labs šāviens. Tagad Peņēnko piespēl Ansonam, metiens bloķēts, Krūmiņš. 8. numurs stājās ripas ceļā, labs moments. Labā ātrumā te krīt Liepājas hokejs 2-0. Nē, Zemīts metiens atvaira Valenta. Lielisks vārtos ar acitēju cimdu. Ansons Sotnieks. Renāts Bērziņš, Krūms ar ripu, metiens Ziemiņam. Ziemiņš vēlreiz labi saspēl vārtī! Teicama saspēle starp Krūmu, Ziemiņu un Ansonu, un Ansons ripu raida tukšos vārtos jau. Praktiski tukšos. Vēlēs piespēle tur Sprūktam. Nu, te labs moments var būt. Jā, labi, skaisti dodās uz priekšu Sprūkts, kur ripa. Vārtu priekšā nebija piespiesta, bet nu, tur atradās vairāk spēlētāji vārtsargu laukumā. Līdz ar to tiesneši nolēma apturēt spēli. Tālu piespēle. Atkal neprecīzi. Šoreiz gan nebūs pārmetiens. Tiek piedots. Jā, protams, jokojos. Bet šeit bija pārmetiens. Tagad Krūms. Labi, Krūms! Fantastiski Krūms! Kas par epizodi! Ernesta Krūmas solo šeit. Vienu apspēlē, otru nogulda arī vārtsargu. Nu, ļoti skaisti vārti Ernestam Krūmam. 26. numurs. Uzvar tagad iemetienā Mogo. Mejs saspēlē ar Sotnieku. Meja uz tālo vārts. Viņu vārti! Nu, lūk, 3-0 rezultāts kļūst uz tablo. Platu soli regulārā čempionāta titulam spēr Mogo. Tagad labi saspēle vārti! Kas par saspēli, kas par metienu. Endijs Butāns pēc Kevina Strādnieka piespēles vārtus triec ripu devītniekā. Kapitulē Kārlis Mešsargs. Tagad Liepājas uzbrukums turpinās, vairākuma izspēle turpinās. Sadauskas metiens un vārti! Lūk, to, ko es teicu. Liepainieki tieši puslaikā runājam, vai visas spēles varētu beigties 3-3. Pagaidām divas no tām ir rezultāts 3-3. Nekas vēl nav beidzies, intriga turpinās. Pēc vēl vārtu priekšā Peņēnko metiens, kur ripa! Ripa pie Elviša Elbauskā! Rekords ir kritis! Dāmas un kungi! Elvišs Elbauskis gūst vārtus un kļūst par visu laiku rezultatīvāko Latvijas čempionāta spēlētāju. 595 punkti. Apsteidz viņš Aigaru Razgalu. Apsveicam Elvi. Nu, liels notikums. Uzmetiens uz vārtiem. Atlec ripa būs tukšiem vārtiem un Elvis Šelabauskis dodās nosvinēt ar savu komandu šo fantastisko rekordu. Un paklausīsimies, kā tiks godināts Elvis Želabauskis.
pēdējās 2 minūtes. Redzēsim, vai liepainieki ņems vārdsargu pret 6. laukumu spēlētāju ārā. Atkarībā no situācijas, te Feņenko, kas par solo golu tikko varēja būt. Tomēr par regulārā čempionāta uzvarētājiem tiks kronēti Mogo un Ziemiņš iespēja gūt vārtus. Garām vārtiem met, tukšiem vārtiem garām met Ziemiņš, bet tā arī tā gadās. Un apsveicam Mogo komandu ar regulārā čempionāta titulu. 1. vietā komanda un iekļūst pusfinālā kopā ar Zemgales komandu, bet ceturtdaļfinālā liepainiekiem būs jādodas uz Tallinu.